Man liels prieks, kad man jāsaka, ka mēnesis jau ir gandrīz vidū. Nav vairs 1. marts, bet ir 13. marts. Un man prieks par to, ka esat izturējuši līdz 13. martā. Jo, laiks nav vienkāršs. Parasti sāku gan ar marta prognozi, droši vien ar marta raksturojumu arī būs jāiesāks. Bet, principā, mēs ejiesim gan līdz šim gadam, gan arī līdz laikam, kas šobrīd notiek. Bet varbūt tad var sākt precīzāk ar to, ka pārsvarā jau visi tā kā plus mīnus varētu būt dzirdējuši, ka 9. ja precīzāk naktī no 8. uz 9. martu bija saules aptumsums. Es ieskacēšu tikai, tātad saules. Man jāsaka, paldies Dievam, ka viņš bija naktī, mēs tiešām izgulējām. Un tas tomēr ir jāatzīmē kā pozitīvs moments. Tas ir tas viens liels pagrieziena punkts, tas ir garā, 13. marts, kas vispār ir devis diezgan lielu impulsu pārmaiņām un, protams, ir viens no centrālajiem notikumiem martā. Pirms tam es vēl gribēju pieminēt, varbūt tie, kas vairāk zina vēdiskās tradīcijas un sekot tur tiem, savukārt rituāliem tad naktī no 7. uz 8. bija tā saucamie Šivas svētki, jeb Šiva ir dievība veidās, kurš atspoguļo vīrišķo enerģiju, un jo īpaši tātad šajā naktī tika veikti visādi rituāli, jo īpaši tas tika ieteikts sievietēm, kā lūgt dievišķo vīrišķo enerģiju, tātad pašu radītāju, par to gan par saviem bērniem, gan par savu ģimeni, gan par savu partneri, jo sievietes lūgšanas ir ar ļoti lielu spēku. Tad savukārt šie vēdiskie cilvēki, tas ir ļoti nozīmīgs pasākums vienreiz gadā viņiem. Tātad pirms saules aptumsuma brīnišķīgi, kā teikt, piesauktas kosmiskās vīrišķās enerģijas, tas nozīmē kosmiskās radīšanas enerģijas. Tad tiek otrs lielākais tātad marta pasākums ir 23. martā mēnesis aptumsums, bet pa vidu es atzīmēšu vēl 16. martu, vēl 21. martu, un tad tātad otrs ir 23. kad ir mēnesis. Tātad 16. iezīmējas ar to, ka tas ir tā saucamais nulles punkts, jo tas ir vidus starp abiem aptumsumiem, saules aptumsumu un mēnesis aptumsumu, un, nulles punktā mēs jūtamies kā nulles punktā, tur īpaši, viena no astrologiem skaidro, ka tajā dienā ap to dienu vai no 13. līdz 16. vai no 14. līdz 17. bet konkrēti 16. tajā nulles punktu dienā šķiet ir balta lapa, nav domu, neiet kaut kādu plānu uz priekšu, vai iet tikai tās idejas, kas atnākušas tieši tajā dienā, to var vienkārši ņemt vērā. Savukārt 21. martā ir mums pierasts teikt saulrieži pavasara, bet precīzāk tie ir saulstāji. Plus sākas vēl viens jaunais gads, tātad astroloģiskais jaunais gads, kad saule ieiet aunā, un ar to visiem astrologiem, sākas jaunais gads, kurš strādā,
Es pierakstīšu kā astroloģiskais jaunais gads. Jauns gads. Un 23. tātad ir mēnesis satumsums. Pa vidu te ir Saule, pēdiskajā astroloģijā mēnesis zīmes un Merkurs mēnesis zīmes arī, bet vēl ļoti spēcīgs uz visu gadu, protams, kas atstāja iespēju. Notikums ir tas, kā 25. martā mums ir divas lielas planētas, ja tie saucamies smags svaris Saturns un Jupīters pie debesīm. Tā 25. martā Saturns paliek retrogrāds, ja nozīmē atpakaļējoši retrogrāds. Kas iezīmē, kas varbūt, viņš jau ir marta beigās, varbūt ne tik ļoti izceļās martā šis te notikums, kā atstāja iespēju uz visu gadu, un par to es droši vien runāšu vairāk nākamajā lekcijā, nevis šajā, jo šajā lekcijā tad paši galvenie, kas arī attiecas uz visu gadu notikumu šie divi, plus vēl savstāja ar savu astro jauno gadu. Tāds kopumā apmēram iezīmējas marts, lai mēs saprastu, par ko mēs runājam. Un aptumsumi kā tādi kā viens tā otrs savu ļoti tiešu ietekmi atstāja plus mīnus 2 nedēļas. Tātad sevišķi jutīgākie cilvēki plus mīnus 2 nedēļas šo aptumsumu ietekmi jūt. It sevišķi šajā laikā tātad pastiprinās sapņi, pastiprinās atklāsmes, pastiprinās vīzijas. Un, tā jau pastiprina. Es teikšu, varbūt sajūšaniem. Ja mēs runājam sapņiem, vīzijām un atklāsmēm, tad enerģētisko ir smalko līmenī, smalko pasauli, teiksim tā. Kā ir kurš aptumsums, arī šie divi, sevišķi saules, bet jebkur aptumsumi, ir kā ļoti lieli palaidēji mehānismi, lai sāktos dzīvē kaut kādi notikumi ir parādības. Ja, tad principā palaidēji mehānismi. Ko es arī vēlāk runāšu, vērts iegalvot no tā viedokļa, kāpēc šajos aptumsumos vairāk, sevišķi astrologi iesaka meditēt un būt ar sevi kopā, nevis iet kaut kādus lēmumus pie kaut ko tādu, jo meditējot cilvēks vairāk saslēdzas ar sevi, ar savu dvēseli, ar savu augstāko es. Un līdz ar to viņu domas būs tīrākas, nodomi būs tīrāki, un pat cik ir ļoti spēcīgs enerģētiskais laiks aptumsuma periodā, tad tas kalpo kā palaidēji mehānisms tam, ko cilvēks tajā laikā domā, dara, runā. Līdz ar to, lai nesarunātu lieku, vai pieslēgtos domām par sevi vai vairāk, teiksim, pozitīvām vai patiesākām. Tādējādi tā meditācija speciāli tiek ieteikta vairāk, vai būšana ar sevi kopā, vai vienkārši būšana vienatnē, būšana pie dabas vai pie jūras. Katrs varbūt ar tiešām garīgajām praksēm nodarbojas. Tāpēc aptumsumi ir ne tikai biedēšanai un baidīšanai, kā šausmu filmas, bet tā ir arī tāda ļoti liela atslēga, lai kaut ko sakārtotu, lai kaut ko iedzīvinātu, vai arī kaut ko novērstu,
ar domām, ar darbu ar sevi, jeb ar meditāciju šajā laikā, kur tas spēcīgā enerģētika tam mums palīdz, teiksim tā. Vēl šajā lapā, tātad atslēga. Ir tagad moderni teikt keynote. Tātad vēl šeit visklāt. Kā svarīgi. Vairāk izcelšana nebūtu mūsu. Tāpēc atpakaļ šī dienā, kas nu jau bija cik 2-3 dienas atpakaļ. Mēs jau jūtam šo ietekmi mazāk, bet nu vēl 2 nedēļas turpināsies, ka šis viss pasākums notiek zodiākajā zīmē Zivīs. Tas ir ļoti nozīmīgi, jo Zivis ir no 12 astroloģiskajām zīmēm pēdējā. Un tā ir, tātad šī, kā iezīmes pozitīvās ir garīgums, garīgais līdzsvars, garīgā harmonija, miers un humānisms. Savukārt, kā negatīvās, klāt ir ilūzija, apmāns, maldi, apdullināšanās, tāda migla un neskaidrība un netīrība un meli, un turpat klāt ir arī fanātisms un apmāns. Tātad šīs negatīvās iezīmes šajā laikā tieši var aktualizēties gan sabiedrībā, protams, sevišķi cilvēkiem, kam nav tīrīta zemapziņa un kam nav bijis darbs ar sevi vairāk. Bet ar domu, kā var koncentrēties uz tām pozitīvajām, tāpēc arī, kā saka, ieteikta meditācija un būšana kopā pašam ar sevi. Līdz ar to tie pamat uzdevumi ir atteikties no rozā brillēm. Jā. No rozā brillēm. Tad ieraugot realitāti un patiesību. Ieraudzīt patiesi. Un, jā, es par to vēl runāšu, bet šīs rozā brilles mums dod kas? Mums dod mūsu terokānu zemapziņā iesaucamās emocionālās traumas, jā, kuras veido šīs saucamās rozā brilles, un realitāti un patiesību mēs neredzam vairs skaidri, jo priekšā ir trauma, kura mums liek to saskatīt. Un otrais, jā, tātad ir pamats ir tīrība. Jā, tīrība dažādos līmeņos, jā, gan jūtās, gan domās, gan rīcībā, kur mēs tā darām, gan materiālajā plānā, gan enerģētiskajā plānā, gan prātā ar domām. Jā, tātad dažādos līmeņos ievērot šo tīrību. Un, ja galvenais jau gribēt ievērot tīrību un gribēt tikt vaļā no rozā brillēm, ieraudzīt realitāti un patiesību vienalga, cik viņi skarbi būtu vai ne. Un vismaz uzlikt nodomu šajā aptumsumā, ka jā, es to gribu, un aptumsuma spēcīgās enerģijas vien jau to palīdzēs realizēt. Tātad tā kā šis gads kopumā ir pagrieziena gads, tad varētu teikt, ka marts, kuru mēs šobrīd apskatām, ir šī gada pagrieziena mēnesis. Līdz ar to, teiksim, tā kā notiek laikmetu maiņu un pārēju no zivju laikmetu uz ūdensvīru laikmetu, jeb no dualitātes uz trialitātiem.
kā es teicu, kad enerģētiskais slieksnis ir pārkāpts, un tagad tas arī ienāk un iezemējas un sāk no šī laikmeta nomaiņa arī materiālajā plānā būt redzama, tad tieši marts, krieviski saka rakovoj misits, latviskajā, jāsaka, pagrieziena punkts, ieskaitot savus atomsumus un tieši 9. martu ar saules atomsumu. 9. martā tātad vēl gribu pateikt, ka saules atomsums vairāk saistīts, varbūt un vairāk ietekmē vīriešus, jo saule saistīta ar vēdiskajā astroloģijā ar vīrišķajām enerģijām, savukārt mēnesis ar sievišķajām, un tas mēnesis atomsums ietekmēs emocijas, tāpēc tas būs 23. martā. Savukārt šeit turpinās dzīves telpas tīrīšana katram personīgam, teiksim, jā, dzīves telpas tīrīšana. Tieši ar to, kad mēs izšķirojam, tātad šo dīvainu ņemam līdz šo dīvainu neņemam, ja? Šo aizvainojumu tas nav vajadzīgs. Nu, uz to cilvēku es vēl bišķiņ paturēšu to aizvainojumu, to tā, ka man vēl vajag, to es vēl tā, ka nevar atlaist. Nu, šitās bailes jau tiešām nevajag, tās man traucē virzīties uz priekšu, ja? Nu, varbūt šito vēl tomēr tā, ka vēl nevar atlaist. Līdz ar to var notikt tādas izmaiņas, ka pēkšņi vienā dienā tas, kas ir bijis svarīgs iepriekšējos 3 gadus, pēkšņi savu svarīgumu zaudē. Teiksim, tā svarīguma maiņa. Un tas arī ir saistīts daudz un dažādās plašā spektrā, ja plašās nozīmēs. Tā svarīguma maiņa var attiekties uz cilvēkiem. Lūk, tas man bija ļoti svarīgs draugs, tagad man pēkšņi vairs nešķiet tik svarīgs. Tas var būt uz uzskatiem. Jā, man bija ļoti svarīgi, nu, teiksim, sekot tādām nostādnēm vai ievērot tādus un tādus noteikumus. Pēkšņi tas vairs nav svarīgi. Un šos noteikumus un nostādnes var mainīt. Pat varbūt mēs atskāršam, ka šie noteikumi nostādnes vai uzskati ir bremzējoši manai attīstībai, līdz ar to vispār vajadzētu no tiem atbrīvoties. Ir svarīgi to, kas iet palaist, jo tieši saules aptumsuma laikā sāk brīvajā vietā parādīties pie horizonta vai iespēja pie horizonta parādīties tam, kas nāks vietā vai būs jaunais. Tad palaist veco, lai jaunais sāk parādīties. Droši vien, jā, gan pie dzīves telpas tīrīšanas, gan pie vēl kā uzdevumiem. Tas ir atteikšanās laiks no visa vecā, no visa liekā, no tā, kas jau ir nokalpojis vai sevis atražojis. No pagātnes, no veciem aizvainojumiem, bailēm un viss tā, kas ir zemapziņā. It sevišķi praktizējot, teiksim, piedošanas meditācijas vai tādā veidā atsakoties no vecām saitēm ar cilvēkiem, ar kuriem varbūt nav kontakti jau 5 gadus, bet tas aizvainojums, kas zemapziņā grūst, protams, šo saikni uzturošiem cilvēkiem. Tāpēc, lai šos te uzdevumus veiktu, vēlreiz un vēlreiz ap šo laiku un vispār martā,
tā kā tas ir notiek zodēs dzīvnies dzīves. Iesaka būt ar sevi kopā vienatnē pēc iespējas vairāk, pēc iespējas biežāk, lai varētu apdomāt šito, lai varētu ne tikai, saprast ar prātu, bet lai to arī varētu izdzīvot. Jo, piemēram, var kādā brīdī sēdēt, pie vakariņu galda, un pēkšņi, vienkārši no kā no šā, uznāk drausmīgi lielas skumjas. Tik lielas skumjas vispār nav nekam pamata redzama. Ir tik lielas skumjas, ka pat gribas raudāt. Tad ļauties skumt, ļauties paraudāt, jo tajā brīdī kaut kas palaižas, kaut kas aiziet, tas nekas, ja mēs varbūt laika ziņā vai kā neesam ļoti tajā brīdī spējīgi būt kontaktā ar sevi un varbūt neatnāk kāda atklāsme, kas tieši aiziet un kas tieši palaižas, bet enerģētiski atbrīvojas vieta jaunajam. Tātad tā kā tas ir plus un mīnus 2 nedēļu laikā, tad, tā kā šis process notiek aktīvi un tieši martā, ne tikai jums, bet visiem cilvēkiem, tad, protams, ka notikumi ir, varbūt visai vētraini, tad šajā periodā uztvert visu, ka viss, kas notiek, ir kā pārbaude. Lai kas arī nenotiktu, lai kā tas izskatās, lai cik tas dīvaini vai nedīvaini, ja? Bet tā ir kārtējā pārbaude, vai kaut ko mēs spējam palaist, vai tomēr mēs no kaut kā vēl nevaram atteikties. Vai tiešām tas ir tik svarīgs, kā tev šķiet, ka kosmos rāda, ne, taču jau sen vecs, un šeit jāpalaiž un nav ko vispār vilkt sev līdzi, ja? Mēs vēl turamies. To visu pārbauda vēlreiz procesi un notikumi un enerģijas, kas šajā laikā mūs ietekmē. Es pēc tam runāšu arī tālāk, bet pats tāds primārais un tuvākais periods, kāda ilguma ziņā, uz kuru šis te viss atstāja iespaidu, ir 4-5 gadi. Apmēram varētu teikt tā, tas, kas notiek 9. marts vai vispār martā šajos aptumsumos, atstās un parādīs ik pa laikam savu ietekmi 4-5 gadus turpmāk uz priekšu. Saprotot svarīgumu un nozīmi, atkal vēlreiz uzsveru būt kontaktā vairāk ar sevi. Un tāpēc šajā laikā, kā tāds uzsvars var likt, ka pirmajā vietā izvirzās tātad garīgums, izmaiņas pasaules redzējumā, tā garīgums, izmaiņas, jo, atteikšanās no vecā vai kā vienalga izmaiņu domāšana, jā, teiksim, izmaiņas pasaules redzējumā. Pašizziņa, ja mēs esam kontaktā ar sevi un izzinām paši sevi, kas ir svarīgs mums, kas nē. Un intuīcija. Jā, kas vairāk saprot kaut ko no zatentuālās zivs. Intuīcija šajā laikā vai martā pastiprinās un loģika var klabot. Tāpēc, jāuzmanās un jāskatās, kam vairāk uzticēties tieši martā, jo intuīcija vairāk būs patiesāka nekā kaut kāda loģiska spriedumi, jo pat cik martā zivs aktivizējas un zivu pārvaldnieks ir Neptūns, ja tās aktivizācijas ar tiem maldiem uz to loģiku var atstāt iespaidu. Un kopumā ir jāsaprot, ka notiek pārlāde.
atslēgas vārdiem. Ja kādu vēl to vārdu bija resept, vai kādā, ka attiekties pret sevi vai savu dzīvi pietiekoši apzināti vai pietiekoši atbildīgi, teiksim tā, lai saprastu, ko tad mēs sevī pārlādējam un uz ko mēs sevi pārlādējam. Jo tātad aptumsumi ir doti kā tādas iespējas kaut ko pārdzīvot. Ja mēs kaut ko izdzīvojam, vienalga vai tās pēkšņās skumjas, vai no kaut kā atvedamies, vai kaut tieši otrādi atskāršam. Un tādā veidā mēs iegūstam kaut kādu mācību, lai varētu izdarīt priekš sevis svarīgu secinājumu, svarīgu atklājumu, kas savukārt veicina šo pārlādi un izpratni vispār kā tādu, lai padomātu, kas ir cilvēks, vai kas esmu es, kāpēc es dzīvoju, kas manī ir tāds, kas varētu palīdzēt mainīt pasauli, iziet no dualitātes, iet realitātē. Mēs tikko izgājām diezgan daudz runājām par cipariem iepriekšējās lekcijās. Protams, ka ir nozīmīgi, kā tieši 9. martā, notiek tieši 19. grādā zodiaka zīmēs zivīs. Šis te aptumsums, saules, un, vēlreiz var teikt, jā, tātad notiek kosmiskā pārlāde. Iešu skatīt un teikšu, kā tas 1. marts no tā, kā tas ietekmē mani konkrēti, ietekmē visu kosmosu un Zemes pārēju, tātad pārlāde un korekcija. Ja strādā ar datoriem, tad principā arī datorā pēc kāda laika ir tie saucamie updati, kad updatējas kaut kāda tur jauna programma vai jauna versija, vai tie, kas lieto Skype, vai retāk arī Facebookam, kaut kādi updati notiek, jā. Tad, kad updateo, tad pasaka, un te lūdzu restartējies no datora, notiek restartācija un piekoriģējas pie jaunās programmas vistas, kas tur ir. Tā šobrīd arī notiek ar planētu Zeme, ar cilvēci un ar cilvēces apziņu. Restart vai reset nav valodas. Var pieminēt, kā tieši martā un kopā arī būs lielāks periods, kā man retrogrādās planētas ir, vajag būt gataviem atkārtotām situācijām. Kas tātad kā šķiet, ka viņas nāk no pagātnes, bet viņas atkal atkārtojas, vai, tiek satikti veci paziņas, vai sen neredzēti cilvēki, vai atkal notiek dzīvē kaut kas tāds, kas 3 gadus atpakaļ ir noticis, vai 10 gadus atpakaļ. Tas nozīmē, kā tā situācija vai ar to cilvēku izstrādātais. Pieņemsim, kad jūs pēkšņi esat piedevuši vai izbeiguši savu aizvainojumu uz cilvēku, ar kur sastrīdējāties 10 gadus atpakaļ, un tad jūs nejauši šo cilvēku satiekat. Tas nozīmē, ka šī saikne ar viņu attīrās līdz galam, jūs apgūstat karmisko mācību stundu līdz galam, un situācija iztīrās. Ja kaut kas nav bijis līdz galam pabeigts, ja atkal tieši otrādi nav sakārtot ar to cilvēku vai nav apgūti kaut kādā atklāsme, tad šajā periodā bieži notiek šīs situācijas, var pabeigt un atlaist, pabeigt un atlaist, pabeigt un atlaist. No rietumu astroloģijas, tātad šis aptumsums 9. martā notiek uz as Zivs jaunava.
būtiski. Pirmkārt, es teikšu, ka ir tāds, es neiedziļināšos astroloģijā, bet šo aptumšumu cikli ir apmēram 18,5 gadi Saules. Un tieši Zivs jaunava attiecas uz dažādu veidu attiecībām. Attiecības ar sevi, attiecības ar dzīvi, attiecības ar partneri, attiecības ar cilvēkiem, attiecības ar savu darbu, attiecības ar savu hobiju. Ja. Un šis te aptumsums tātad atstās iespaidu uz nākamajiem 19 gadiem. Ir vērts papildēties. Nostraust savus nodomus vai ko tādu. Un tātad šajās zodiakas zīmē Zivīs ir vienkārši ļoti zīmīga situācija. Es runāju vēlreiz jau rietumu astroloģijā, jo vediskajās tas būs ūdensvīrs. Ūdensvīrs zodiakā zīme sastājas gandrīz vai 8 planētas. Gandrīz vai tāpēc, ka mēs parasti zinām maz. Tās visas ir nonākušas tieši šajā zvaigznājā. Tātad Merkurs, to kā planētu mēs zinām, Saule, Mēnesis. Neptūnu mēs zinām mazāk. Tas ir Zivs zodiaka zīmes saimnieks. Hīrons. Mēs mācījāmies un zinām par balto mēnesi Selēnu. Mēs zinām dienvidu mēnesi Mezglu, jeb vediskajā tas sauc par Ketu. Un es galīgi nezinu, vēl bija 2, no mazāk zināmām, nezinu, planētām, negluži, bet varbūt asteroīdiem viņš sauc Eris. Kopā sanāk veselu kaudzi. Kas vēl šo te notikumu apliecina tā spēku vai izceļ to, ka tas tā ir. Tāpēc, ka tagad ir šis te Neptūna Zivīs laiks. Tas ir jaudīgs un nepārāk vienkāršs cilvēcei, jo tās galvenās atziņas ir, ko tas ievieš, ir apvienošanās. Ir pilnīga vienotība. Saplūsme. Un, teiksim tā, appusēja sapratne. Un tas viss domāts, ka tas notiek kosmiskās mīlestības līmenī, ja beznosacījuma mīlestības līmenī. Es vēl arī runāšu uz priekšu, bet arī šeit pieminēšu, ka tā kā mums pretpoli dualitātē bija 2 enerģijas, sievišķā un vīrišķā,
Tad šobrīd, kā mēs pārējot uz trialitāti, kāda ir tā atšķirība, ka ja tur tā bija pretstāva starp šiem divām enerģijām, bija pretpolēm, tad šeit tātad sievišķais un vīrišķi apvienojas, saplūst, saprot viens otru un starp viņiem beznosacījuma mīlestība, jo tas ir tajā līmenī. Tā, iezīmēšu varbūt. Te, tātad zivs ir ūdens, un ūdens ir dažādas emocijas un jūtas. Tāpēc šajā laikā tās ir dažādas, plus ir dažādi iekšējie pārdzīvojumi. Emociju izraisīti. Uz ko tad ir uzsvars tieši martā? Ar domu, kā vajag iegrimt sevī. Vajag iedziļināties sevī, gan tajās emocijās, kas nāk, gan tajās jūtās, kas nāk. Ar mērķi vai ar nodomu atjaunot līdzsvaru balansu starp garīgo un materiālo. Jāatšķiras, jo tas ir uzdevums šim te. Tāds uzdevums šim te. Tātad iegrimt, iedziļināties sevī, lai atjaunotu līdzsvaru un balansu starp garīgo un materiālo. Ja mēs varam arī tekstu ar vīrišķu un sievišķu. Saprotot, ka dualitāte ir līdzsvars izjaukts, mums tā izjauktā līdzsvara pamata arī tad, teiksim, tā visas šais notika. Jā, vai tas bija iemesls esam tam, ko mēs dualitātē saucam par ciešanām. Šis nodoms tiek ielikts, tas ir pamata lieta, kas izmaina, kas pabeidz dualitāti, jo dualitātē šī līdzsvera nebija, bet savukārt ļauj materiālajā plānā ienākt trialitātei, kur šis līdzsvars ir. Tā, līdz ar to marta tēma ir izdziedināšanās no sāpēm. Pie tām abām divām, gan fiziskajām, gan dvēseles, jeb psiholoģiskajām, emocionālajām, un atrast sev vai iegūt, teiksim tā, atbalsta punktu, gan garīgajā, gan materiālajā sfērā. Kur es minēju, ka tas zivs un jaunava, zivs tātad ir maksimāli sakāpināts vai zīme, kas pārstāv garīgumu, savukārt jaunava, varētu teikt, pārstāv materiālismu, kas stāv uz zemes un ir
izteikta zemes zīmē. Tad šis te marts, kad mēs paliekam vieni, paliekam ar sevi, kad kosmos ar visām tumsum enerģijām atbalsta mūs, tad ir iespēja mums dota katram, vairāk vai mazāk tas notiek visiem, citiem apzināti, citiem ne, dziedēt dziļas iekšējas brūces. Tā dziedēt dzīves iekšējas brūces dvēselē, jā, rakstīsim, lai saprast. Un tieši tāpēc, ka, lai šī dziedināšana varētu notikt, tad dvēseles sāpes, un arī fiziskās, pastiprinās, jo tajā brīdī, kad pastiprinās, tad ir iespēja izstrādāt pamat cēloni viņām, jeb saknes cēloni. Pamat cēloni, kāpēc viņas ir bijušas. Ja. Viņas sakāpinās un jā, tāpēc tā jūtība, varētu teikt, jūtība palielinās. Ja. Bet vienkārši tās sāpes, kas ir mūsos, viņas pēkšņi saktivizējas un paliek, visu laiku nesāpēja pēkšņi. Kā tā? Man jau nebija tur žēl, ka tur tas un tas notika. Bet pēkšņi man uznāk tāds žēlums par kaut ko, pat asars saskrien acīs, jā. Viņš ir, mēs sakām, sakāpināts. Bet reāli viņš aktivizējas un šīs sāpes pastiprinās, lai mēs tam beidzot pievērstu uzmanību. Un, protams, tas ir, jāsaka, visu dzīvi, bet jo sevišķi tātad tas atkal tiek uzsvērts šeit un tagad martā, ka mums vajag pazīt savas jūtas un emocijas, ja. Redzēt un saprast, kā tās izpaužas. Mēģināt saskatīt un redzēt to, kas viņas provocē. Tos šablonus vai tos ieradumus, kas atkal atkārtojas un pie kuriem atkal viņas uzrodas. Un kas tad ir tas, ar ko mēs viņas radam, nostiprinam un vadam? Ja, ar ko mēs tās no sev veidojam, radam, ar ko mēs tās parasti nostiprinam, ar apvainojumiem vai kā tam līdzīgi ar bailēm. Un kā tās vadīt? Jo dziļāka ir saikne katram mums pašam ar savu iekšējo pasauli, tas ir ar paša sava emocijām, viņas mums kaut kādas ir, mēs viņas nenoliedzam, mēs viņas atļaujamies izdzīvot, mēs atļaujam sev viņas izjust, mēs nevis gribās paraudāt, bet paslaucīs pagūt, neraudās. Ko tad es tur tā tagad, ja? Vai tad esmu tā tik jūtīgi pēkšņi palikusi pret kaut ko? Bet, tieši otrādi vajag tās pieņemt, jā, viņas tagad nāk, jā, tagad man ir skumji, vai tagad man ir bēdīgi, un būt, sasaistēs ar šīm pašām, ar šīm savām emocijām. Tātad, jo šī sasaiste saikne būs lielāka, jo mēs dziļāk varēsim rezonēt, ja būt atbilstoši paši savai dzīvē. Jo mēs tiksim klāt vairāk patiesajiem sev un paši savai dzīvei. Sev un savai. Jo mēs vairāk beigsim dzīvot svešas dzīves, jā, vai uz, teiksim, uz svešu noteikumu pamata mēs nebūsim jau tik jūtīgi, nebūsim jau tik nepārdzīvosim to un to, vispār nedarīsim to un šito. Un atbildīsim kaut kādiem citiem ārējiem noteikumiem.
Tāpēc atkal jāsaka ļoti dažādos līmeņos, gan personīgajā, beidzot ar kosmiskajiem, Saules atomsummu laikā. Tas kopējais skelets ir tas, ka notiek principiāli iziešana uz jaunu līmeni. Mēs atrodam vai nu kādām savām problēmām pēkšņi risinājumus. Mēs izmainām pēkšņi uzvedības šablonus, ja mēs visu laiku tā rīkojamies, pēkšņi mēs vairs nerīkojamies. Mums visu laiku gribējās tur, nezinu, kaut ko darīt, pēkšņi negribās darīt. Mēs pēkšņi izmainām emocionālās reakcijas, ja, tātad atrodam risinājumus, izmainām uzvedību, izmainām reakcijas, izmainām domas. Un šis te, tas, ka mēs vairs tā nereaģējam, tas, ka mēs vairs tā nedomājam, ja kaut kas ir noticis un iztīrījies, tas arī mums dod to iespēju iziet uz pilnīgi un principiāli jaunu līmeni savā attīstībā, savā apziņā, savā dzīvē. Var gadīties tā, ka tieši martā ir uzsvērts, kad var nomainīties tie paši hobiji, ja tas ir 20 gadus bijis mīļš hobijs, pēkšņi viņš vairs neinteresē. Ja varbūt tā, ka nomainās profesija. Visu laiku ir bijusi viena profesija, pēkšņi vispār tā vairs neinteresē. Un jāmaina darbs, tāpēc, ka ir pilnīgi cita profesionāla interese. Dažādi, teiksim, tā kā mums šis atoms jau ir garām, tad mēs daudz sunījumus nevērvērsīšu, bet tad ir ieteikti, kā jau visos atomsumos dažādi rituāli. Pārsvarā tas ir ūdens, duša, saules vannas, jā, lai tas viss, kas ir tendēts uz attīrīšanos. Gan fiziskā ķermeņa attīrīšanās, ierobežot ēšanu, varbūt kādu dienu padzer tikai ūdeni, jā, vai attīrīties gan fizisko ķermeni ēdot, gan mazgājot. To tam visam pievērst uzmanību šīs 2 nedēļas plus mīnus. Un saprotot, kā mēs citreiz ļoti gribam, lai izmaiņas kaut kāds mums dzīvē notiek. Lai notiek, un kāpēc nenotiek. Bet ir jāzina, ka izmaiņas cilvēka dzīvē sāk notikt tad, kad cilvēks ir gatavs tās pieņemt. Ja kaut vai, piemēram, notiek profesijas maiņa, vai cilvēks ir gatavs atteikties no vecās profesijas, lai ieiet jaunajā profesijā, kas varbūt viņam nesīs 3 reizes lielāku gandarījumu. Bet ir kaut kādi apsvērumi, aiz kā viņš no vecās profesijas nevar atteikties. Tas mazliet pieminēšu, varbūt kādreiz naktī saskatties un būs interesanti par to, ka tātad šis Saules atomsummu cikls sākās 1998. gadā un 26. februārī. Tāpēc tagad tas ir noslēdzošais. Un to salīdzina ar 3 iespējām. Kā cilvēks ir zirgā, cilvēks uzlec garām skrienošam zirgam, un cilvēks sēž otrādi zirga mugurā. Tad šajā
9. marta aptumsumā bija iespēja izvēlēties vienu no šīm pozīcijām un turpināt dzīvi tā, kad, cik apzināti vai neapzināti, vai cik cītīgi vai necītīgi cilvēks ar sevi ir strādājis un iztīrījis savu zemapziņu, tad vienu no šīm pozīcijām viņš ieņem. Plus, ko es nepārzinu, ir 130 aptumsumu sarusu cikls. Šajā ciklā 9. marta aptumsums ir 52. pēc kārtas. Un tas iezīmējies ar to, ka viņš ir mistisks. To mistiku, protams, arī piedod droši vien tas, ka viņš notiek dzīves veiksmē, ja? Un tieši šajā aptumsumā var šo nodomu aktivizēt savu. Kas tad arī ir tas svarīgākais? Jo šo nodomu ir iespēja pacelt uz jaunu līmeni, attīstīt, sākt to, ko mēs gribam. Ja mums, teiksim, nezinu, visu laiku ir bijis hobijs glezniecība, un pēkšņi mēs gribam vispār sākt gleznot un vispārējo pakārtot tam, tad varbūt mēs zīmējam kaut kādas maziņas glezniņas, tad mēs tagad varam uzlikt nodomu, ka tad jā, to es gribu sevi attīstīt, tur man ir talants, un sāk zīmēt jau daudz gleznes, piemēram. Jā. Vai, ja mēs nodarbojāmies ar to glezniecību hobiju līmenī, tad mēs tagad jau varam sākt nodarboties ar to profesionāli, pārceļot to vietu uz pilnīgi jaunu līmeni. Ja? Un tā kā tas mistiskā ceļā notiek, tad saka, ka šis ir mistisks aptumsums tieši. Ja? Līdz ar to, tā kā tie, kurus var arī saukt par gaismas darbiniekiem, un arī mēs katrs ar savu nodomu, cik būvējam savu personīgo dzīvi, cik būvējam šo piecdimensionalitāti, jeb jauno zemi, tad uzliekot nodomu, ka tajā ir līdzsvars starp vīrišķo un sievišķo, jeb garīgo un materiālo, tas arī sāk notikt. Līdz ar to, es gribētu teikt, izcili nozīmīgs laiks no dažādiem viedokļiem, ja, lai varētu realizēt, teiksim tā, līdz šim neiespējamo, vai to, kas līdz šim licies neiespējami realizēt. Vēlreiz tiek uzsvērts, ka pārbauda gatavību atbrīvoties no liekā, ka ļoti iesaka aiztaisīt durvis uz pagātni, lai cik grūti vai viegli nāktos atvadīties no vecajiem, nezinu, paziņām, draugiem vai kolēģiem. Šajā mēnesī nāksies vai vajadzēs vairāk atpūsties, vairāk saskarties ar nemateriālo pasauli. Tie, kas saskarās apzināti, tie, protams, vairāk varēs komunicēt ar dvēselēm. Arī tās, kas nav fiziskajā plānā, savukārt citiem varbūt, kas to apzināti nedara, pastiprināsies sapņi vai redzējumi visādi pa naktī, ja var arī savus saukt par murgiem, cik viņi būs tīrīšanas sapņi. Un, lai dzirdētu sevi, vēlreiz pavadīt laiku vairāk vienatnē. Martā var pievērst uzmanību, kur var sāsināties veselības problēmas ar ādu, pēdām, saindēšanām un nerviem. Tās 4 lietas tiek uzsvērtas priekš veselības. Un arī starp citu sirds un redze. Jā, tad āda. Var sāsināties alerģijas vai
visi tam kaut kādi saindēšanās. Jā, es tā kā nepieminēju, ka daudz kur tiek vēlreiz un vēlreiz uzsvērts alkoholu, nē. Un arī nepamatotē medikamentu lietošanai, jo tieši šajā laikā ir izteikti, var ar ļoti mazu devu sarindēties. Nervi, plus sirds un redze. Tā. Visam vajadzētu pievērst pastiprinātu uzmanību. Tā, tas ir kā par tikko pārdzīvoto saules aptumsu. Es nezinu, kā jums, bet man parasti tā ietekme vairāk ir jūtama kādu īsu brīdi pirms notikuma. Nezinu, tas tiem ir atkal savādāk, citi to vairāk jūt tieši pēc notikuma. Jā, kā katrā jums nezinu, bet 2 nedēļas pirms 2 nedēļas pēc var tātad ievērot visu to, par ko es tikko runāju. Tad varbūt mazliet par globālākām lietām, lai mēs arī saredzam. Pieminēšu to, ka tātad mēs tagad gaidām, vai būs 23. marta mēnesis aptumsums. Kas skars atkal līdzsvara jautājumi, jo tas notiek svaros, bet tā kā tas ir mēnesis, tā ir emocionālā cilvēka pasaule. Tos vēl šā tad pieminēšu, bet ko iezīmē šie gan mēnesis, gan saules aptumsumi, viena ļoti liela notikumu, viena liela notikumu, kas gaidāms 21. decembrī 2020. gadā. Tas ir bišķiņ vairāk kā 4 gadi. Tā kā tikko mēs runājām par Kutkumija kodiem, tad es pievēršu uzmanību, ka māja kalendāra beigas bija 21. 12. 2012. Un, ja jūs atceraties, tad pēc Kutkumija kodiem cipari 0, 1 un 2 ir tieši kosmiskie stari. Droši vien jau vēl tādas parādības notiek tieši tādos datumos. Un šajā datumā astroloģiski ir paredzēta šo 2 gigantu, kur es jau pieminēju, Jupitera un Saturna. Savienošanās. Kas nesīs vērtību sistēmu maiņu. Tātad varētu atsevišķi uzsvērt vārdus sistēmas maiņu. Saprotot to visplašākajā nozīmē. Un šajā gadā jau notiek, tad vēl 4 gadu līdz tam, vairāk bišķiņ kā 4, un jau šajā gadā tad ir šie aptumsumi iezīmē sākumu šim te Jupiteram Saturna apvienošanai.
Nu, var pieminēt, ka šajā gadā ir šo 2 planētu kvadrāti, tātad 23.03. tad, kad ir mēnesis aptumsums, 26.05. Tas arī būs tādi visai nozīmīgi datumi. Šajā gadā beigsies 200 gadu periods, kad šīs 2 lielie giganti, divas planētas tikās, kad viņas tikās Zemes zīmēs. Un iestāsies nākamais 200 gadu periods, kad viņas tiksies, es nezinu, kā viņš tiek šeit laikam kvadrātos un šeit trigonos. Nu, tas ir 3 un bija 4, ja? Gaisa zīmēs. Kas arī ietekmē un parāda šo milzīgo pāreju tam visam. Pie tā, kas notiks 1. grādā ūdensvīrā. Ūdensvīra zīmē. Kā mēs zinām, cilvēks pāriet no zivju laikmetu uz ūdensvīru laikmetu. Tad varētu teikt, ka tas būs gads, kurš šis ūdensvīru laikmets, ja mēs par to runājam enerģētiski, tad viņš sāk izpausties materiālajā. Un mēs to ieraudzīsim materialitātē. Klāt šeit es jau 2 lekcijās esmu pēdējās 4 reizes minējusi arī Krieviju. Tā kā Krievija ir ļoti saistīta ar ūdensvīru zīmi. Tad līdz ar to jauna loma pacelsies Krievijai. Ko es jau šķiet, nezinu, 2. vai 3. lekcijā teicu, ka tad, kad celsies Krievija, tad celsies visi pasauli. Nu, šis notikums tā ir pārredzamā nākotnē. Un tā kā šīs zemes zīmēs nomainīsies uz gaisa zīmi, tad nomainīsies vērtības, kas ir izteikti materiālās zemes. Ja? Zemes zīmēm materiālās. Ieskaitot jahtas, nekustamo īpašumu, zemes dzīvokļus, mājas un visu pārējo, ko mēs saprotam, kuram tagad šobrīd ir ļoti liela nozīme, ļoti liela vērtība un tā tālāk. Savukārt, vietā nāks gaisa, kas ir informācija, idejas, saskarsme, kontakti, intelektuālais darbs. Teiksim tā informatīvās. Materiālās informatīvās. Es teikšu iekavās saziņas, jā. Jā, protams, vieglāk ir astrologi un tūkstoši, vai tie, kas saprot, kas ir zemes stihijas un gaisa stihijas domāts, jā. Tāpat var paņemt klāt tie, kas ir šamanismu apgūši, jā, vai zemes stihija, vai gaisa stihija. Kā šis uzsvars, kā šī vērtību sistēma nomainās no tās stihijas uz to stihiju. Nu, lūk, tā kā marts ir milzīgu pārmaiņu, pagriezienu punkts. Milzīgu. Un man ir liels prieks, ka jau, kas mums tagad ir pagādu 16. Jā. Tātad, kas tur man bija apmēram 2009. gadā. Jā, tātad informācija par 2 notikumiem, kurus pastāstīšu nonāca man, tad šobrīd jau par to runā un raksta
un var arī to saredzēt. Tas nozīmē, ka materiālajā pasaulē tas ieviesīsies jau kopš pēc 4 gadiem, tas ir pavisam drīz. Pirmkārt runāju par alternatīvajiem enerģijas avotiem, par to, ka, pieksim, būs spuldze, kur vienkārši degs. Viss. Tātad kāda veida spuldze, es nezinu. Tad ir uzražots kaut kāda spuldze, kas ņem enerģiju no ētera. Nevis no gaisa, bet no ētera, kas ir apkārt kā 5. elements, un vienkārši deg. Cik es saprotu, tādas spuldzes jau tika izgatavotas. Tesla ar to nodarbojās un jau 1960. gadsimtā. Bet tā kā visi tie, kas pārvalda naftu vai citus resursus, jā, tad, protams, to šos te, nezinu, rasējumus vai izgudrojumus vai pašus cilvēkus, kas to pārzināja, ir likvidējuši. Tāpat tam ir pierādījumi, ka ejot iekšā vecajās kapenēs, kas ir piramīdas, kad ekspedīcija, arheologi, kas taisa vaļā kapenes, ieiet iekšā kapenē, tad tur stāv 4 šādas te spuldzes, es nezinu, kā viņas nosaukt savādāk, kuras vienkārši deg tur. Ja, tātad kapenes ir apgaismotas, tur nav ne vadu, ne elektrības, nekā, bet viņas vienkārši deg. Tad tas ir mehānisms, kas no ētera paņem šo enerģiju. Es dzirdēju toreiz, kad ieejot šādās kapenēs, katrā ekspedīcijā droši vien ir arī savi aģenti, šīs spuldzes tika momentāli sasistas, lai viņas netiktu publiskotas. Līdz ar to, kapenēs tādas jau ir bijušas, 1960. gados ar Teslu tas jau ir bijis, ja? Tas ir tikai vienīgi bijis tā kā noslēpts vai mākslīgi apspiests, teiksim tā, ja? Bet šis laiks ir pienācis, ja, kad zemes resursi, ja, arī nafta, arī benzīni, šeit viss pie zemes dzīvi izmantošana, ja. Tam visam vairs nebūs vērtības, un pie gaisa pieder ēters. Ēters ir pie gaisa, ja, līdz ar to tā nebūs nozīmē. Protams, ja enerģētiskie resursi, kā elektrība, ir bezmaksas, tas ievieš milzīgas izmaiņas cilvēku dzīvē, vienkārši milzīgas. Tātad alternatīvie enerģijas avoti, teiksim tā. Alternatīvie enerģijas avoti. Un otru, piemēram, kādu šeit saņēmu informāciju, tad teica tā, ar laiku mašīnas pārvietosies pusmetru virs zemes, jā, viņas brauks it kā pa ceļiem, lai zinātu, kur braukt, bet riepas nedeldēsies, asfalts nebūs vajadzīgs, un, protams, viņas brauks pie benzīna. Varbūt, kad es to dzirdēju pirmo reizi ap 9. gadu, tas likās, wow, tas gan būtu forši, ka tā būtu, ja. Tad, jau, nezinu, Facebookā esat redzējuši vai nē, tur tāda maza pārvietošanās. Es nevaru savu nosaukt tās pa mašīnām, tādas kabīnītes, ja pārvietošanās kapsulas, ja, kas paceļās virs zemes un pārvietojās kā tāda maziņas, nezinu, lidmašīnītes vai kaut kas tāds, ja. Jā, tur ir dažādi mehānismi un spēja operēt ar zemes gravitāciju un izmantot to kā enerģijas avotu. Tā kā benzīns arī nebūs vajadzīgs, un tajā laikā jau arī teica, tātad principā transporta izmaksas nav, tas ir par brīvu. Līdz ar to atkal varētu teikt, transports lido pa gaisu, ja, un neizmanto benzīnu, kas ir nafta. Ja, šī pārēja, tātad šī nomaiņa notiek. Līdz ar to, ja uz tā bāzes
varēs cilvēki dzīvot arī tur, kur viņi šobrīd nedzīvo. Jo tur varēs nokļūt. Jā, teiksim, alternatīvais transports. Varēs dzīvot meža vidū. Tur viegli varēs pikt. Šie, man, protams, šobrīd jau 16. gadā par to brīvraksta, un ja tajā 9. to informāciju varēja tikai varbūt ierobežots lokus dabūt, jo tie bija čemlīgi, ne visi to saprata, un ne visiem tas bija pieejams. Tad tagad par to jau rakstu, un principā internetā var atrast jebkurš. Līdz ar to šie, kaut vai tikai vienīgi šie te 2 punkti, cilvēku dzīvi izmaina ļoti daudz un kardināli. Protams, kamēr to visu saražo materiālajā plānā, to visu ievieš, paiet kāds laiks, bet, jebkurā gadījumā tās ir grandiozas izmaiņas, kuras vēlreiz atkārtoju, šis marts mums iezvana, teiksim tā. Šis tas būtu tāds lielāks skatījums, lai jūs saprastu, kurā vietā tas, cik nozīmīgs vai kurā vietā atrodas šis te marts ar visiem marta notikumiem, jā, kur viņš ir punkts visai šeit cilvēces apziņas izmaiņai. Mazliet, tā, kur mums bija tas marts. Mazliet ir arī Marsa ietekme martā, kas arī sasaucas ar visu to, kas jādara, ko vēlams būtu darīt. Mars. Iztikt bez sevis žēlošanas, iztikt bez pretošanās pārmaiņām, izdzīvot sajūtas, pārdzīvojumus un dzīvi pilnībā, nevis apraut, jā. Es saku raudāšanu, bet tieši otrādi izraudāt. Atmest kontroli, jo es nebiju sajaukus to kopā, bet izrādās, ka kontrole, ja mēs gribam kontrolēt, ir lēmums ciest. Ja mēs izlemjam neciest, tad kontrole vairs nav vajadzīga. Tā lēmuma cilvēks pieņem. Atbrīvot bailes no nezināmā, atbrīvot neturēties vairs, bet atbrīvot to, kas ir pazīstams, pierasts, jā, tas nekas. Protams, mēs tur meklējam stabilitātes vai nedrošības sajūtai, bet paļauties vairāk. Un vēl ir tāda nianse, ka no 1. līdz 22. martam man bija vieglāk, ka es to zinu, kad palielinās šaubas. Cilvēkiem vienkārši. Pieņemiet to, ka tā ir. Protams, ka ir tādus dzīves pagrieziena punktus martā nedarīt, bet pagaidīt šīs 2 nedēļas pēc pēdējā aptumsuma, jā, un tad kaut ko kardināli mainīt. Jo martā mūsu domas, mūsu emocijas, mūsu jūtas, mūsu klāt būs šaubas vēl, mēs būsim tādi nestabili un mūsu purinās un tīrīs ārā, jā. Tāpēc tādus varbūt tādus, kaut kādus lēmumus pagaidīt ar tiem pēc tam. Pagaidām martā vērsties pie sevis un strādāt ar sevi. Tieši martā vairāk maržas dot iespēju izpaust sevi, tādu gribu, to, kas ir iekšā, to bez tādām bailēm arī teikt, jā, es jūtos šādi, jā, es jūtos tā, tas man nepatīk, un tas man patīk, un te man ir bail.
un sākt izbeigt justies kā upurim. Kā jau teicu, salīdzināsim, ienācies tas tarakānu salīdzinājums, ja? Tātad tarakāni ir emocionālās traumas. Un mēnesis aptumsuma laikā, kā jau es teicu, tātad tas ietekmē vairāk emocijas un jūtas, un cilvēki ir visi vairāk zem sasprindzinājuma, un mēģina, protams, no tā sasprindzinājuma izvairīties un aiziet, bet martā viņš ir, un nekur jau no tā nedēsies. Līdz ar to tie tarakāni, kas ir zemapziņā, jeb emocionālās traumas, jā, principā presē cilvēku nostiem. Līdz ar to tās emocionālās traumas, jeb kā es saucu tarakānus, zemapziņā. Jā, viņi, protams, viņus spiež, un vēlreiz spiež tas sasprindzinājums, jā, un no tā veidojas cilvēkam. Viņš grib atbrīvoties, šausmas, jā. Bet nekur nevar dēties, tāpēc vajag tos atzīt. Jā, man ir tāda emocionālā trauma. Jā, man zemapziņā ir tāds tarakāns. Vajag tos pieņemt, nosaukt. Tās ir tās saucamās, tie ir tie vārdi, kuros citi sauc, tātad čanismā, to sauc par ēnas pusēm. To sauc par negatīvajām īpašībām. Vēl sanāk, to sauc par dēmoniem. Nevajag tos nostumt kaut kādā aizgaldā, bet droši, ja uzreiz nevar nosaukt, tad vismaz pieņemt, ka es tā šobrīd jūtos. Tā vēl man paliek dažas lietas, tad mēs varam paņemt 10 minūšu pārtraukumu, tad turpināt. Tā, tad ātri vēl nobeidzot martu. Kā es pieminēju, pēc 23. marta, 25. martā Saturns paliks retrogrāds, bet par to es runāšu citā reizē, un par to, ka Jupiters ir retrogrāds, viņš jau ir tagad, es esmu to pieminējusi, bet es uzsvēršu arī vēl nākamreiz, jo tas aprīlī būs sevišķi būtiski. Tad vienkārši šobrīd uzzīmējot plānveidīgi gadu, 2016. Ir tā, ka janvārī tīrija, man gribās teikt ļoti daudz ar fizisko ķermeni. Februārī tīrija dziļa zemapziņa. Tad martā mēs esam tagad par to visu, ko es stāstīju, vēl mazliet piebildīšu ar aptumsumiem, kas ir pagrieziena lielais punkts. Tad aprīlī no janvāra līdz pat 9. maijam, tātad lielā planēta Jupiters ir retrogrāda. Savukārt no 25. marta beigām līdz pat 8. augustam otra lielā planēta, kas ir Saturns, būs retrogrāds. Līdz ar to aprīlis iezīmējās ar to pašu mēnesis, kur šīs abas planētas būs retrogrāds. Līdz ar to viegli nebūs. Būs savādāk. Bet tālāk pēc augusta mums ir septembris, oktobris, novembris, decembris.
Jā, šis ir pērtiķa gads, un līdz 8. augustam es gribētu teikt notiek šurubēšana. Un šī te nomaiņa ar pagriezienu punktu martā. Jo ir teikts, ka 2017. gadā cilvēce ieies pilnīgi izmainīta, vai pilnīgi savādāka, vai pilnīgi citādāka. Un tad šīs te izmaiņas apziņā, jā, viņas notiek jau visu laiku, jo pamazām tīra dažādas emocionālās lietas, bet šis te 2016. gads, kas ir pirmkārt jau pēc gads, es teikšu, mērkaķošanās, jā? Jā, pēsteķi gads, kur izsijājas un izsijājas, ir izšķirojas, jā? Izšķirojas, jā, un tāds restartējas, pārlāde notiek, pārlāde šajā gadā programmas pārlāde, ja bija vecā programma, tagad apziņai cilvēks apziņai pārlādēs jaunu programmu, 17. gadā varētu ieslēgt datoru, jo var apdeitot programmu. Jā, tāpēc droši vien, jā, abus divus retrogrādus, kā ietekmē gan Jupīters retrogrāds, gan Saturns retrogrāds, jā, runājam un beidz aprīļa mēnesī. Un vēl ātri būtisko varbūt par martu. Es jau diezgan daudz pateicu. Bet līdz ar martu uz pasaules izkārtojas divas vibrāciju līnijas. Kā paralēli eksistējošas divas realitātes, vecā un jaunā. Un viņas vairs nekrustojas savā starpā un izveidojas kā tādas divas pasaules. Un šajā 2016. gadā jūsu katram cilvēkam atsevišķi ir enerģētika, un viņš ik pa laikam tad pievilksies pie vecā, tad pievilksies pie jaunā. Tad pievilksies pie vecās realitātes, tad pie jaunās realitātes. Ja? Ik pa laikam viņu, cik viņš pats vēl tīrās, tad ik pa laikam viņu pievilks kaut kur pie jau jaunās 5 dimensiju, vēl kaut kur pie vecās pie 3 dimensiju. Ja? Tāpēc arī šis, teiksim, mērķuķošanās gads ir pērtiķa gads, kurā nav šīs stabilitātes. Bet pamazām līdz 2017. gadam tātad cilvēki nostabilizēsies un vai vienai vai otrai pievilksies vairāk. Un tā brīnumaini mums šķitīs, ka paralēli dzīvo divu pasauļu cilvēki, ka šīs divas realitātes pirmkārtām beigs saskarties, un tas ir tas, ka vienā sētā līst, otrā sētā nelīst. Vai vieni dzīvo ar to, ka ir bēgļi visapkārt, un vieni vispār viņus neredz. Ja? Viņas abas divas šīs realitātes pastāvēs, bet dīvainā kārtā saskarsieties jūs tikai ar vienu no viņām. Tāpēc šis laiks galīgi vairs nav cīņas laiks, bet drīzāk tas ir kvalitatīva izmaiņa vai lēciens jaunajā. Ja? Lēciens vai lēmums. Izlemšanas laiks. Tiešām atstāt vecumu. Ja? Kur vēl vecais nav atstāts, tur jūs pievilksieties pie vecās pasaules, ja? Kur jau viņš ir atstāts, ja? Tur jūs dzīvosiet jaunajā. Ja? Mēs katrs gribam, protams, dzīvot tajā jaunajā, ja? Bet atkarībā no tā, cik veco mēs esam atlaiduši un iztīrījuši,
tik arī tam jaunajam pievilksimies. Un būs, teiksim, viens notikums, bet vecajā pasaulē dzīvojošie cilvēki redzēs tur vienu faktu, jaunajā pasaulē dzīvojošie tur redzēs otru faktu. Un tā turpinās savu dzīvi ar to faktu, kuru viņš saredz tajā notikumā. Un viņi vairs necīnīsies, šitie nebjaus. Redz, tur ir tā un vajag šitā, tas taču redzēs šitā. Šitie arī neskaidros uz tiem, nē, bet tur taču ir tā, vai tad jūs neredzat? Katrs saredzēs savu taisnību, un katrs tajā savā taisnībā arī turpinās dzīvot. Un tā arī savā pasaulē dzīvos. Principā jūs jau varat teikt, šitā negatīvā, šitā pozitīvā, bet principā šitā paliek ciešana, ja, dualitāte, un šitā paliek realitāte, kur bez ciešanā. Un tā kā šīs divas paralēlās pasaules sāku šajā gadā pastāvēja, tas var arī izprovocēt masu pārvietošanos. Nu, to jau mēs ar bēgļu jautājumu redzam, ja, ka dažādas masas vienkārši tad aiziet tur, tad atkal aiziet atpakaļ. Ja. Bet nu, tā notiek. Un martā it sevišķi var būt tādi brīži, kad jūs vienkārši apstājaties un pēkšņi uz sekundēm sajūtaties pilnīgā tukšumā. Tad šīs pilnīgā tukšuma sajūtas, viņi būs tā kā pozitīvas, teiksim, jā, varbūt mūsinošas, jo jūs jutīsieties pilnīgi neitrāli. Bet tas būs efekts, viņām būs efekts, ka jums atnāks līdz ar to jaunas sapratnes, jaunas idejas, jauni atklājumi un par sevi arī. Tāpēc ir vēlams apzināti izķert šādus momentus, ka jūs vienkārši pēkšņi, teiksim, stāvat uz ielas, paskatieties kaut kur un vienkārši paliekat uz dažām sekundēm, tā kā, nezinu, ne tas astinguši, ne tā iekapsulējušies, ja? Vienkārši tāds, tukšuma brīdis. Un tas formēs iespēju jūs apziņai saņemt, dažādu informāciju, katrs nav dažādas lietas un tā. Tos piefiksējiet un izmantojiet tā kā savā labā. Ja tur nav jādomā par viņiem, tur ir drīzāk jāizjūt tas brīdis. Un tātad cīņa vai, kā mēs jau tikko runājām, cīņa pret kaut ko vairs nesaņems enerģiju, cīnīties pret kaut ko vairs nav jēgas. Ja? Tas vienkārši izbeigsies pats no sevis. Ir jāceļ tas jaunais, ko es gribu, vai ko mēs gribam, vai ko cilvēcei vajag. Un tajā brīdī, kad tas fokus no tā, pret ko mēs cīnamies, pārvēršas uz to, ko man reāli vajag, tad tajā brīdī arī atveras durvis, un atveras jaunas perspektīvas, un atveras jaunas iespējas, un tātad šo fokusu izmainīt. Es parasti pieminu, kā to varēs redzēt arī sabiedrībā, tad to es jau pamanīju, un politiķos ļoti labi var redzēt, ir cilvēki, kas skaidri definē savas robežas, iezīmē savas pozīcijas, un savukārt ir tādi, kas tā kā mēģina apvienoties un reanimēt veco kārtību. Ai, bet tad tur bija šitā un tā, un te vai vēlreiz to aktivizējam, un tad šito, un tad to. Var redzēt, ka viņi ir pielipuši tam vecajam, un pa to veco gribu, un atkal vajag tos vecos laikus, ja, un tad tātad grupiņas veidojas. Un ir tie politiķi, kas vienkārši pasaka, ir tā un tā, un tā, mans viedoklis tāds un tāds, es atzīstu tādu un tādu kļūdu, un viss. Tātad, jā, lēmumu pieņemšanas process, ja, nevis cīņas process. Tā. Tad marts, protams, iezīmēs ar stiprām emocijām. Martā iesaka, tas Mars dod enerģiju, protams, realizēt un teikt skaļi to, ko jūs jūtat, to, ko jūs izjūtat, nav vairs jāslēp sevi, bet jūs varat aktīvi to paust. Jā, teikt, paust, teiksim tā, paust. Vēl
iesaka nekautrēties vai nebīties vai saņemt drosmi un lūgt palīdzību. Jo ļoti bieži cilvēki, es to nezinu. Tieši martā ir tādas enerģijas, lai praktizētu atvērtumu, es to saucu par tiešumu. Tiešums, jā. Lai komunicētu pa taisno, pa tiešo, atvērti, caurspīdīgi, ļoti skaidri, pateikt, ko grib, nevis noklusēt tur kaut ko, jā, bet nosaukt vārdu lietas īstajos vārdos, un nevis tādas nepabeigtas, netiešas runas, jā, bet skaidri un gaiši pateikt, ne, ir tā un viss. Jā, ir arī uzsvērts, ka turpina domāt un saprast, kas ir uz sirds, lai varētu to izdziedināt. Tās stiprās emocijas parādīsies no tā, kad, tātad, kā jūs teicu, palielinās tās sāpes, cilvēkiem pastiprinās to problēmas dziļumu. Tātad tas tiešums un atklātība ir vajadzīga sarunā arī pašam ar sevi, ne tikai ar citiem, bet arī sev atzīt un nosaukt lietas īstajos vārdos. Jā, es to negribu darīt, nevis tāpēc, ka es negribu, bet tāpēc, ka es īstenībā atrodu iemeslus, lai nedarītu. Tāpēc, ka man ir slinkums vai tāpēc, ka man ir baili. Un atvērtībai ir arī tāda lieta kā ekstravertums, kur vajag ļaut gan cilvēkiem ienākt jūsu dzīvē, gan iziet no viņas, gan teikt vārdus, gan parādīt, ja jūs kaut ko nesaprotat, gan meklēt iespējas saprasties, var cilvēt atļaut tādiem procesiem arī varbūt sāpīgiem un nepatīkamiem notikt. Es jau teicu, ka tātad februārī tika skarti ļoti dziļi zemapziņas slāņi. Varbūt sācinājās cilvēkiem depresijas vai tādas problēmas, vai neirozes, vai psihiskās problēmas, ja, jo tur zemapziņas vecās programmas tīrījās. Tāda dziļa, ja, tad marts iezīmējas jau ar šo aktīvo rīcību, ja, kad izsakam, izprotam, apzināmies, ja, jau tāda aktivitāte ieslēdzas, tiešumu izpaušana vai karmisko mācību stundu atstrāde. Un, jā, es minēju, ka tātad ir pārēja nākošajā līmenī, visā šajā gadā, protams, visai cilvēces apziņai, bet tieši martā ir dota tas impulsu enerģija, ja, lai pārietu kamā, jebkurā jautājumā, jebkurā sfērā, uz jaunu līmeni, uz nākošo, uz next level. Uzrakstīsim šoreiz angliskiem. Tāpat tiek uzsvērta martā savas dzīves telpas tīrīšana arī visplašākajā nozīmē, sākot no grīdas izmazgāšana, beidzot ar emocionālo un mentālo domu iztīrīšanas. Jā, vēl ir vajadzīga pieņemšana. Ar to būtu ar nākamreiz. Tā. Martā ir jāspēj atteikties arī no tām lietām vai tiem cilvēkiem, ar kuriem vairs nesaskan. Tas ir visai grūti, jo, ja draudzība ir ilgusi 20 gadus un pēkšņi pēc tām vibrācijām viens pievelks vienai realitātei un otrs otrai, tad atvadīties no tiem cilvēkiem visai grūti vai iztīrīt savu apkārtni no cilvēkiem, ar kuriem vairs nesaskan. Bet marts dod iespēju izpaust drosmi būt pašam. Jā, tās, teiksim, tās marta enerģijas diezgan stingras un cietas.
Un es minēju, ka februārī no centrālās saules zemes kodolā ienāca enerģija, tad martā šī enerģija sāk izplasties no zemes kodola, tādējādi palielinot zemes ēterisko lauku vai paplašinot, teiksim tā. Vēl no garīgās informācijas tiem cilvēkiem, kuriem jau ir attīstīta apziņa, martā ir tāds brīdis, kad apziņas centrs no sirds čakras pārvietojas uz laiku uz 7. čakru. Tāpēc, lai varētu dziļāk savienoties vai izprast savas dvēseles plānus. Savukārt tiem cilvēkiem, kam nav attīstīta apziņa vai kas neiet garīgu attīstības ceļu vai ar sevi vēl nenodarbojas, viņiem turpinās darbs ar viņu ego, kas ir vai nu ļoti uzpūsts, vai atkal ļoti apspiests, un turpina šīs te ego galējības tīrīt, tādā ziņā, lai to apziņas centru pārvietot uz sirds čakru. Jā, kas teiksim jau attīstītiem ir, tā kā sirds čakra ir atvērta un apziņas centrs jau ir sirdī. Tā. Nu, šis tas, protams, par martu vēl palika, bet ātrumā tas ir viss.